Ome kurināja tikai reizi vai 2 reizes mēnesī krāsni. Pārsvarā skujkoki, priede, egli. Mēs sezonas laikā kurinam katru citā dienu. Latvijas reģionā, kur neaug kur nav skujkoku mežu, izmanto arī alksi. Apsi arī mēs zinājām. Mazgāšanai parasti izmanto ziemas mēnešos kadiķu slotām. Tur izmantot pirts slots, kas ir sagatavots, ja nav kadiķi. Un vasaras mēnešos zaļo lapas slotiņas, bērzu. Tas piedod aromātu vēl, kas raksturīgs vasarai vēl. Jā. Šī Salskalmā senos laikos tā bija Suitos svētku maize, tagad ir ikdienas maize, jeb svētku katru dienu. Šeit varētu būt 20, cik liels mēs taisīsim? Ja mēs uztaisīsim bišķiņu mazaņākos, tad būs bišķiņu vairāk par 20, bet tā ap 20 kukulīšiem vajadzētu būt. Nav olu, nav nekādu taupuvielu klāt. Maizīte jāja tīri miltiņi, cukurs, salītis, ieraudziņš, ķimenīte. Un celtkā maizīte ar sēkliņām, jā. Rudzmaizīti mēs tikai tīrā rudzumieta, bez kviešu miltpieaukumiem cepam, kuriem uzrunā ļoti tas aromāts. Vairs nav tā dabīgā smarža tieši šī, jo industriāli tur visas smaržas tiek noslēptas ar visādiem filtru skurstiņiem. Patieso smaržu vairs nekur tā īsti nevar sasmaržot. Un parasti mēs pērkam biograudus, bioloģiskie milti dod ņammīgumu. Mēs jaucam kopā industriālajiem miltiem abus izteiktāks. Ar smaržu vairāk? Ar lielāku aromātu. Tur ir daudz vēl tie pieaukumiņi, un šī veselības ziņā ir šķiedrvielas ir vairāk. Vecie cilvēki teikt, tā ir mana bērnības garša, bet nevienmēr tas bioloģiskais milts uztais to skaisto kukulīku, daudzi pērk ar acīm. Priekš ar aizmuguru tu līdz samainīs vietam. Lai tie bērni arī izbaudītu to mīkli, to kukuli, to procesu. Šis ir bēbīšu kukulīts. Kādreiz šitas te bija pulkstenis. Ne visiem bija pulkstenis. Mana mammiņa sauc par pīlēnu. Ja pīlēns bija vidiņā bija gatavs, tur ielika vai nu gaļiņu, vai piespieniņu, vai oliņu. Un ja tas bija gatavs, tad bija zināms, ka maizīte ir gatava un var ņemt ārā no krāsnes. Mums te ir sanākuši. Tas viss atkarībā no kukulīšu lielumu, cik uztās. Un jau taisīja tādus lielus kukuļus. Viņi sabučojušies. Šis ir sapasnīts, ko mēs sakām liksim vakarā raudzēsim atkal jaunu maizīti. Abrakasītis, sakasnītis, daudz jau viņu, daudz dažādi jau katrai varbūt vietai savādāks nosaukums. Diezgan jau padzīvojusi plaisa jau ir. Mums bija tāds viens zviedru galdnieks, tas tā pavirši pajautāja, cik varētu būt gadi tai abriņai, jo visu laiku, kad viesi brauca, mēs minam, cik viņai varētu būt gadi. Un viņš saka, tā, 150, 200. Bet, abriņa ir tiešām no paudzēs nonākusi vienām rokām, no vienas mammas uz nākošo mammu, no meitas uz meitu un tā uz priekšu, un tad arī līdz mums ar viņu atnākusi. Zem maizītes apakšā, ko uz līzes izbera, es parasti ar kliņām vai arī šodien bija rudzu miltīm, jo kliņas ir beigušās, kļau lapas vai biešu lapas vai kāpostu lapas, kad mūsu omes izmantoja, tad tas bija vairāk, lai maizīte noslidētu no līzes nost. Nevis, kā citi varbūt domā, garšiņai. Krāsnes ir visu laiku diezgan silta. Gluži jau tējas nevar žāvēt vēl pēc izcepšanās, tad vēl kaut kur tur var pasutināt. Uz vakar pusi var ielikt arī tējas ābolus pažāvēt, bet tas tāds ar tādu vaktīti jāskatās, vai nav vēl krāsnes par karstu. Kas ieceļo un kam ir tāds liels pārsteigums, Austrālija, Jaunzēlanda, Kanāda, Amerika, arī Japāna. Pārsvarā viss arī Eiropas valsts un skrien un iet, un viņas nevar savākt gids, un tur viss pazūd, kad atbrauc. Mums arī sēkla sauc kā maizīte. Tad grupas katru savu kukulīti izpušķo savām sēkliņām vai saviem rakstiņiem, lai varētu atpazīt savu kukulīti. Man likās liels pārsteigums, kad ienāca poļu ģimene un prasīja ābolus. Jūs saka, jums pašiem ir tik liels klāsts. Jā, bet jūsējie garšo. Piemēram, mēs bijām pie draugiem Francijā. Mēs ienesām ābolu grozu istabā. Viņš nesmaržoja.
Mēs ienesam 3 ābolus istabā, viņi smaržo, visa telpa smaržo. No Austrālijas, kad bija arī viena ģimene, Juris vadāja pa dārzu, un viņi ēda sojām ogas. Viņi saka, tāds aromāts ogām nav. Maizīti ir praktiski ļoti mazi, un tas biespieniņš ir ļoti daudz. Kur receptei noslēpuma nav. Bagātīgi, trekni un daudz. Biespiena, oliņas, krējums un, protams, arī cukurs.